Čau, ir jau 134. diena, un es sen esmu jums teicis, kas pa dienām ir. Un tādēļ šodien ir vispasaules cāļu dejas diena. Atceries to cāļu deju? Nē, es to nedīvošu. Nē, jūs man nepiespiedīsiet. Nē. Nē, es to nedarīšu. Nav svarīgi. Tā, paši to darīt. Bet, ko es jums gribēju prasīt, drīz es došos tā kā Rīgas ielās, ja? Rādīt trikus visu kaut kur. Un tad es jums gribēju papsīt, jūs agrāk teicāt, ka man tie video, triki ir montēti, bet tā nav. Neviens triks nav montēts, ja? Tad es domāju, jūs varat ierakstīt komentāros, kādu triku jūs gribat, lai es parādu uz ielas cilvēkiem. Jebkuru, kurš man ir bijis, kurš jums likās, ka tur ir samontēts, cieši parādīšu kādiem cilvēkiem uz ielas. Es nesaku, ka tas būs rīt vai parīt vai aizprīt, bet es viņu parādīšu. Vienkārši ierakstiet komentāros, kurus jūs gribat redzēt. Bet ķeramies pie šodienas trika. Kā jau pirms katras trikas samaisīšu kārtis. Un tagad vienu kārti izvēlēsimies, pieņemsim šo te. Tas nav svarīgi, kas pa kārti. Kārava 9 ielagoju to, un es to ielikšu kaut kur kavas vidū. Jup, ļoti godīgi. Tā kārtas kaut kur vidū, bet tagad izvēlkšu vēl vienu kārti, ja? Teiksim šo te. Dūzis dēles. Tas jums nav jāielago, to es izmantošu kā savu palīgu. Jo jūsu kārts ir kaut kur pa vidu, bet šis dūzis man palīdzēs to atrast. Šis kārts būs kā mans teleports, un tā būs teleporta kārts. Skatīsimies, kā man sanāk. Es paņemšu šo kārti un metīšu cauri teleportām. Nekas nenotika. Mēģināšu vēlreiz. Tā, paņemšu šo kārti un cauri teleportām. Un kaut kas notika. Tas neizstās kā dūzis. Tas vairāk atgādina jūsu devītnieku. Un tas tiešām ir jūsu devītnieks. Foršs kārts. Kur dūzis pazina? Jau. Man patīk dūzis labāk. Stiprāk kā. Tikko dzirdēju jaunums, ka Ķīnā izgudroja robotu, kurš ķer zagļus. Ķīnā 5 minūšu laikā noķer 100 zagļus. Amerikā 5 minūšu laikā 200 zagļus. Krievijā to pašu 5 minūšu laikā kāds nospēra robotu. Tiekamies rīt.